Ģimenes vai ne, ģimenes dzīve varbūt ir cietusi vai ne, jo nesanāk tik daudz laika pavadīt, kā vajadzētu vai ne. Bet es domāju, ka tas viss ir attaisnojies. Bet ar Rīgas lidostas vēsturē nepieredzētu ballīti šodien no Olimpiskās Londonas mājās sagaidām mūsu BMX komandu ar jau divkārtējo olimpisko čempionu Māri Strombergu priekšgalā. Un tā, Māris Strombergs! Strombergs! Es gribēju visiem tiešām pateikt lielu paldies, ka ieradāties un sagaidīt ne tikai mani, bet visu komandu. Ja tas ir tas rezultāts, ka es domāju, daudz cilvēku neredz, ka slēpjas apkārt, kāds darbs tika ieguldīts un kā mēs esam gājuši cauri. Tā kā noteikti liels paldies trenerim Ivo Lakučam un diviem čaļiem, ar kuriem es esmu trenējies dienā un principā audzis kopā šito visu laiku. Tas ir Rihards Veida un Eģis Treimans. Pareizi, viņi ir komanda! Viņi ir BMX komanda! Tiem, kas palaida garām mūsu BMX komandas sagaidīšanas tiešraidi, tūdaļ pēc panorāmas būs iespēja to vērot atkārtojumā. Līva Rauchvargera, Reinas Ošinieks, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija. Skatoties, kā mūsu sportisti izcīna medaļas, daudziem sporta veidiem pieaug atbalstītāju skaits. Bērni grib trenēties. Par valstu uzzina cilvēki no citām pasaules malām, iegūstam potenciālos turistus, taču šiem panākumiem ir